IS Motors un Toyota piedāvā 101. Rūts. Pavasari. Klausies, Egon, kāds tev pavasaris jau? Pagāja, oficiāli šodien sākās. Es zinu, ka oficiāls. Man zina, kas patīk, ka tu teici šodien pa dienu, ka šitam oficiālam pavasarim ir viens mīnusiņš. Ka viņš pats nezina, ka šis ir atnācis? Nē, kā ārā ir mīnusiņš. No ārā ir mīnusiņš, tiešām, jā. Ko sveiciens visiem pavasarīgā rūcienā. Starp citu, Egon, liels prieks arī tevi te redzēt. Apusēji. Kā gāja? Kā izbraukājies? Ļoti labi. Tur ir viena salu, kur varētu atgriezties vēl. Aha. Un vēlreiz pēc tam. Un klausies, kad mēs redzēsim, kā tev tur gāja? Tur ir baigi fiksi, jau uzreiz 30. jau ir gatavs pirmais redzījums. Jā, viņi tur cep, man liekas, pa ceļam. Man liekas, ka tā, kad mēs lidojām un kā bijām atlūzuši, man liekas, pirmā sērija jau tapa jau. Šis dēļ. Klausies, mums tāda lieta šodien, jā, rūciens bez seniors. Seniors gan īstenībā klausās, to es viņam zinu, točan zinu. Kurš šis ir Kambodžā? Nē, viņš brauc no mūsu kaimiņu zemes Igaunijas. Es ceru, starp citu, ka viņš varētu arī parādīties tepat tās kaut kur pēkšņi. Ja nu parādīsies, nesabīsimies. Seniori pievienojies, ja gadījumā garām brauc, zin kā, tomēr parunāties. Bet par viesiem šodien studijā, tie, kas... Tad miljons viesi tev šodien. Miljons viesi šodien. Tāds sprintiņš būs, bet, lai tiktu ar visiem galā, es nezinu, kā mums ar to stundu iesmeš tā tev arī. Šodien, protams, ciemos Anta Jansona, VS Motors Toyota. Zinu, ka stāstīšu šodien par jaunumiem no Lexus. Super, gaidam ar nepacietību. Šodien, starp citu, tā pavasars, tā tad arī pēdējais brīdis sākt runāt par to, kāds izmaiņas pēc ziemas, tā teikt, ceļu satiksmes drošības jautājumos un kas tad cits, Ieva Bērziņa no CSDD šodien pastāstīs mums par šādiem jaunumiem. Šodien pie mums studijā arī sportists sakarā, starp citu, ar vienu pasākumu, kas šajā sestdienā notiks, un tas būs neviens cits kā Jānis Eglīte, drīfteris, kuru mēs ļoti labi pazīstam, un viņš šodien kopā devies ar Juri Vītolī. Viņš savukārt organizē Ready to Race, tāds interesants pasākums, redzēsim, par ko tad tas viss ir. Vēl mums studijā šodien, tā teikt, Lafa pārstāvis Jūris Mūrnieks, stāstīs mums par pavisam jaunu sacensību seriālu, starp citu, tiešā sakarā šeit ir arī kāds jaunēklis, kurš ir ļoti cītīgi, tā teikt, sekojas līdz visai šai te norisei, uzvarējis kaut kādā nebūtu konkursā un ticis piespējis piedalīties šajā sacensībās, un viņam līdz ir arī stūrmanis. Pieredzējis, teikšu uzreiz, bet kas viņš ir, to mēs atklāsim laika gaitā. Un, protams, arī konkurs, jau pieminētais Jūris ar Ready to Race piedāvājums. 2 ieejas kārtas apmaiņā pret pareizu atbildi uz konkursu jautājumu, tā ka sekojam līdzi notikumu gaitā 101. Rūcienā, bet mēs sākam ar Antu Jansonu, kurš šodien ir, jau teikt, divatā, teiksim tā, kā pāris. Čau, Anta, čau, Suns. Iepriecināsim uzreiz Lexus un Toyotas ar to, ka Kambodžā, ja tev tiešām dzīvē visi salīdzies tā kā vajag, tad tu brauc ar Lexus. Pareizi. Tas sanāk, pēc tās statistikas sanāk, Anta, ka Latvijā ļoti daudziem cilvēkiem patiesībā ir sanāks diezgan labi sagājies, jā. Ir paveicies. Klau, stāsti, kāda tad jaunuma šovakar? Vispirms vēlos atgādināt par akciju Lexus modeļiem no noliktavas, kas nozīmē, ka šobrīd visi kompaklases hibrīdi hatchback CT200H iegādājumi ar 3000 latu atlaidi, savukārt pilsētas crossover RX 350 un RX 450H ir iegādājumi ar 5000 latu atlaidi. Jūs turpināt to labo, tā teikt, lietu ar to noliktavas tīrīšanu, es tā saprotu. Tas dara super. Es uzskatu personīgi ļoti iespējīgi cipari, iespējīgas akcijas no Lexus. Līdz kuram datumam šī akcija ir spēkā? Uzskatu par iespaidīgumu, tev pilnīgi taisnība, jo šāda akcija abiem modeļiem vienlaicīgi notiek vispār pirmo reizi un ir spēkā līdz 30. aprīlim. Tad laiks faktiski vēl diezgan, bišķiņ vairāk kā mēnesis. Jā, bet ir ok. Un, Klau, saki, kas tad bez šādas iespaidīgas akcijas vēl ir interesants un jauns Lexus salonā? Starp citu, man ļoti interesē, vai varbūt ir kāds jauns automobīls ierapojis jūsu Lexus salonā? Vēl nē, bet esam jau jauna modeļa gaidās, jo jūlijā autosalonā nonāks jaunās paaudzes IS modeļu sērija. Man personīgi IS sērija ļoti patīk, pats esmu pamēģinājis, tikai komplimentus var pateikt, bet varbūt pastāstam tiem, kas īsti varbūt nav lietas kursā, kas tad tā IS sērija ir, kas slēpjas zem šiem te diviem maģiskajiem burtiem, tā teikt.
Nu, īsumā sakot, Lexus LS IS ir premium vidējās klases sedans, un jaunās paaudzes modelis būs pieejams divās versijās. Tas būs benzīna modelis IS 250, kuru darbina 2,5 litrīgs benzīna dzinējs, un IS 300H, ko darbina 2,5 litrīgs hibrīd dzinējs. Un svarīgi piebilst, ka savā vēsturē IS modelis ar hibrīd dzinēju pieejams pirmo reizi, un līdz ar jaunā IS parādīšanos salonā Lexus kā vienīgajiem autoražotājiem pasaulē visās modeļu sērijās būs pieejams hibrīd modelis. Egon, paliec ar mums kādu brīdi, atvaino Anta, maz pārtraukums mūsu sarunā. Klau, tad tu tiešām saki, pilnīgi visās IS sērijās būs pieejams hibrīd modelis, tieši tā. Fantastiski. IS bija vienīgais, kuram nebija. Tā kā arī IS ir pieejams ar hibrīdu. Man arī interesē tā otrā sadaļa. Tur redz, saka jums tāda akcija, cēnu atlaides tam līdzīgi, bet jautājums ir par tām cenām. Vai jau ir atklātas tās cenas jaunajiem modeļiem? Tikko cenas ir atklātas, un tad paziņošu tās sākuma cenas. IS 250, tas ir benzīna modelis. Cena ir sākot no 24,900 latu. Hibrīd modelis ir nedaudz dārgāk. IS 300H cena ir sākot no 27,400 latu. Tā arī šīs cenlapas tikko esam publicējuši mūsu mājaslapā www.ves.lv. Tā kā laipni aicināti iepazīties ar IS jau tagad virtuāli. Tu teici, ka jaunais IS ir gaidāms jūlijā, es pareizi sapratu. Tieši tā. Tātad vasaras viducī. Bet to ir iespējams pasūtīt. Teiksim, neesmu redzējis to mašīnu, ieraugu bildi, visu vajag. Vai to ir iespējams izdarīt virtuāli, neredzot šo pašu mašīnu? Un kā tu pati domā, vai tas varētu būt aktuāli jau esošiem, teiksim, IS modeļu īpašniekiem? Jā, tieši tā arī tas notiek, kad auto tiek atklāts pasūtīšanai, tiek veikti šie pasūtījumi. Un turklāt arī maza dāvana tiem, kas šādā veidā izlemj iegādāties jauno IS, jo pasūtot līdz 31. maijam dāvanās saņemiet īpašu Lexus dzīves stila aksesuāru komplektu. Jā, tā kā, lai izvēli padarītu vēl vienkāršāk, tad tuvākajā laikā būs pieejams virtuālais auto konfiguranta stends, kurā tad ik viens varēs detalizēti aplūkot attēlu, galeriju, izvēlēties ārējo izskatu, salona apdarbu, protams, noskatīties dažādus video klipus, iepazīt būtiskākās funkcijas un salīdzināt aprīkojumu līmeņus un arī cenas. Tā kā izdarīt izvēli par jaunu IS iegādi varēs jau vēl nesagaidot modeli pat salonā. Tas ir ļoti interesanti, Klau, bet līdz šim šāda praksa, teiksim, auto pasūtīšanā, pirms viņš tiešām reāli iespējams aptaustīt, apčamdīt un izbraukt salonā. Cik tā praksa ir līdz šim jums un kāda ir tā tendence, vai cilvēki tā dara? Jā, tā notiek ļoti bieži, jo klienti, kas jau ir iegādājušies iepriekšējās paaudzes modeli, bieži vien izdara lēmumu nomainīt to uz jaunās paaudzes modeli jau brīdī, kad ir sākusies automašīnas patšūtīšana un auto nav uz vietas salonā. Es uzskatu, ka lojalitāte, man šķiet, tas būtu tas īstais vārds, kā raksturot šādu īpašnieku IS modeļu īpašnieku. Tieši tā, ja cilvēks atrod savu īsto auto, viņš to bieži izvēlas no paaudzes uz paaudzes. Tā kā aicinu ikvienu iepazīties ar Lexus automobiļiem un arī pašiem saprast, kas tad Lexus modeļus dara tik īpašus mūsu vienīgajā ekskluzīvajā Lexus autosalonā Latvijā. Ves Motors, Lexus, atrodamies Kārļa Ulmaņa gatavē 125B un esam jūsu rīcībā katru dienu, arī, protams, sestdienās un svētdienās. Man jau gribējās teikt pa ceļam uz Jūrmalu, patiesībā braucot atpakaļ no Jūrmalas drīzāk. Jebkurā gadījumā neapmaldīsieties, Ves Motors, Lexus centram garām pabraukt nevar. Paldies, Anta, par šiem jaukajiem jaunumiem un tiekamies jau drīzumā 101 Rūts ētrā. Jā, tieši tā. Čau, paldies tev. Ves Motors un Toyota piedāvā 101 Rūts. Ko rūcam tālāk, mopēds ir piedarbināts un viss notiek. Klau, šodien tāds interesants moments, mēs dāmām dodam priekšroku, sākam ar dāmām. Ļoti loģiski. Tad loģisks turpinājums būtu, protams, CSDD. Ieva Bērziņa, ko sanāk, ka ziemas sezona, lai kā tur arī nebūtu, turās gan pretī, cīnās tam pavasarim, tomēr iet uz beigām. Beidzot, un sāks atkal lielā, teiksim tā, atmoda. Mostas tiešām daudzi, gan motobraucēji, gan rīteņbraucēji, starp citu, tos jau manam pa vienam, bet ar vien vairāk un vairāk uz ielām. Un mostas arī tādi, kur ziemas sezonā labāk izvēlas nepārvietoties paši saviem spēkiem, bet izvēlas sabiedrisko transportu. Un tas nozīmē, ka drīz vien uz ceļiem un ielām parādīsies daudz vairāk visdažādāko transporta līdzekļu, un pie tam droši vien, neuzreiz
ar tām labākajām braukšanas tradīcijām, bet sevišķi tāda ziemas migā iegājuši transporta līdzekļu vadītāji, nemostās tik ātri, cik ir pieredzēts. Tāpēc īstais laiks ir parunāt par satiksmes lietu, tā teikt, pārzinātājiem CSDD. Šodien pie mums studijā, tā teikt, atkal jāsaka, kā ir CSDD sabiedrisko attiecību speciālisti Ieva Bērziņa. Čau, Ieva! Čau. Teiksim tā, par cik mums ar tām dāmām tas sākums tāds, un tad gribas uzreiz par to tēmu. Sievietes pie stūris. Ceļu satiksmes drošības direkcijas apkopotie dati gan liecina, ka ik gadu Latvijā palielinās. Tā gan ir, manuprāt, patīkama tendence, ka palielinās, tā teikt, daļā dzimumu pārstāvju auto vadītāju, tā teikt, pulks. Starp citu, šobrīd, cik saprotu, ap 40% jau ir. Jā, 40% vadītāju apliecības sievietēm, 60% vīriešiem. Jautājums ir, cik no tiem 40% brauc. Jā, cik ir aktīvi. Pat autobusu vadītājs un trolejbusu vadītājs ir vairāk, uz manu acis liekas, vairāk redzēts, tā teikt, sievietes. Jautājums ir par citu lietu. Kā ir ar to drošības statistiku? Sievietes brauc uzmanīgāk? Tur soda punkti ir mazāk nekā večiem, varbūt, vai tur nav tik liela atšķirība? Ir mazāk soda punkti vīriešiem. Un klasisks piemērs ir par to alkoholu. Tomēr tas ir klasiski vīriešu pārkāpums. Atvainojiet, bet tas ir jūsējais. Okay. Bet sievietes tāpat pārsniedz ātrumu apdzīvotās vietās, ir tīpaši klasisks pārkāpums ir aizmirst par tehniskajām apskatēm, oktanau, tad pārkings, protams, auto novietošana. Tie ir arī sieviešu pārkāpumi. Runāšana pa mobilo telefonu. Jā, patīk viņā runāt. To mēs visi esam pamanījuši, ko darīt. Jautājums par tādu interesantu lietu. Es zinu, ka kādu laiku, jau tu man droši vien izlabos un pateiks, cik ilgi tas jau notiek, bet es neesmu piefiksējis to startu, bet kādu laiku ir iespējams nokārtot autovadītāju apliecību, tā te braucot ar automātiskās pārdes un kārdas, ja vismaz mācīties ar viņu var. Gan eksāmeni, gan braukšana. Tātad gandrīz jau 2 gadus ir automātiskā tātad B kategorija ierobežotā, ka tev ir kods un tu drīkst braukt tikai pēc tam arī ar automātisko kārbu. Un arī kāda ir tā tendence? Šis te pakalpojums, kā teikt, izrādījās pakalpojums sievietēm, jo 89% sievietes liek šos eksāmenus un tikai 11% vīrieši. Pagaid, bet 11% vīrieši Egon ir izvēlējušies braukt tomēr ar automātisku pārnesumu kārbu. Kā tev liekas? Normāli. Tas normāli? Pilnīgi normāli. Jā? Jā. Man arī patīk. Man pašam ir Toyota ar automātisko pārnesumu kārbu. Bet rēķiniet, tomēr gadā kādreiz jums sanāk arī braukt ar mehānisko. Forši, ja tu māki tā gan tā štepselēt, bet tas, ka cilvēks izvēlās automātiski. Nomas mašīnas diezgan bieži ārzemēs, kad jūs ņemat ir mehāniskā, jā. Tā kā jums ir jāzina gan tā, gan tā. Bet ja tev ir kods ierakstīts vadītāja apliecībā starptautisks, tad tu nevar to. Labāk nokārtot tomēr ar štepseli. Bet tā arī interesanti ziņa. Šitas mums statistikai īstenībā ļoti, ļoti interesanti. Labi, es gan gribēju teikt, ķeramies pie nopietnākām lietām, bet kaut kas šitā jau var būt rītīgi. Es tieši gribēju teikt, kas gan tur nenopietnas. Jebkurā gadījumā sievietes pēc stūra jau sen ir pavisam nopietni padarīšana, tur vairs joku nav nekādu. Jums ir jārēķinās ar to. Gandrīz pusīt. Gandrīz pusīt. Cik tur vēl un būs pusīt? Tur jau būs pilnīgi viss tā kā pagodīgo, vai ne? Malači. Klau, Ieva, parunājam par kaut kādu nākotni tuvāku, tālāku. Ir kādi pasākumi, reklāmas kampaņas plānotas, teiksim, pirms sezonas sākšanās, tomēr tā vasara, tepat aiz stūra. Jā, mēs skatījāmies statistiku un patiesībā šis gads ir sācies ļoti labi. Bojā gājušo skaits uz šodien ir 18 cilvēki. Ja mēs salīdzinām ar pagājušo gadu, tas ir uz pusi mazāk. Jā. Un tad tiešām šis rādītājs ir labs, bet jāstrādā ir turpmāk un arī tā mūsu krīzes vai visjūtīgākā auditorija, tie ir mazāk aizsargātie satiksmes dalībnieki. Tieši tāpēc arī mums pirmā kampaņa šogad būs par motorollerista drošību. Tā tēma ir stilāta. Šāda tēma nav bijusi Latvijā. Mēs esam runājuši par velosipēdistiem 2 gadus pēc kārtas, mēs esam runājuši par močiem, bet motorolleristi tā ir tāda mūsu savā vaļā bijuši, jā, viņi tāpat ātrums, joslas, ietve, brauktuve, kur viņā ķiveres, apģērbs, braukšana tumsā, gaismā, Arī braukšana no ballītēm droši vien arī nav svešs tēma. Arī alkohola reibumā braukšana un par šīm te visām lietām mēs runāsim pavasarī. Tā būs pirmā kampaņa. Jā, otrā kampaņa tradicionāli, man liekas, jo mēs jau vairs nevaram par to nerunāt, alkohols un Jāņi. Tas ir vasaras vidus, jā. Un tad uz gadu otru pusi tad mums ir 2 varianti. Vai mēs runāsim par gājējiem, jo šogad ir gājuši bojā 18 cilvēki, tātad 6 no tiem ir
gājēji. Tātad 1/3 šī attiecība joprojām saglabājas, un šeit arī apusē, kā mēs esam vienmēr runājuši, gan vadītāji, gan gājēji, ievērojot apusē savus noteikums, kas ir katram jāievēro, un līdz ar to tad izdzīvosim ceļu satiksmē. Skaidrs. Bet par tām sezonālajām pārmaiņām, kā jums tur teica SDD ir, teiksim, ir kaut kāda atšķirība tajā darbā sākoties, piemēram, citai sezonā, ir vairāk saspringti vai nav, teiksim, ziemā jūs taču neguļat ziemas, tā teikt, miegu. Neguļam miegu, tāpat mēs domājam, plānojam, ko mēs darīsim nākamajā gadā, kādas ir mūsu aktualitātes problēmas ceļu satiksmē, par ko mums vairāk pievērst uzmanību, kas varētu būt tālāk, jo tas, ka velosipēdistu skaits Rīgas ielās šogad noteikti būs vairāk nekā pagājušajā gadā. Un tā ir mūsu arī tā kritiskā auditorija, uz kuru ir jāstrādā, ar kuriem ir jārunā, viņiem ir kaut vai jālaiž preses relīzes vai Twitterī vai sociālos portālos jāatgādina viņiem, kā ir jāuzvedas sezonas sākumā, jo gribās jau ātri uzkāpt uz riteņu un kārtīgi izmīties pa pilsētu, bet no ātrums ir jāievēro. Man liekas, ka Rīga ir raksturīga ar to, ka velobraucēji brauc ļoti ātri. Sevišķi Regons šodien arī pieminēja tās hipsteru pazīmes, vienotām hipsteru pazīmēm, jo, zini, jau radio, 101 ir hipsteru radio, tā vismaz Regons saka. Bet tiem fiksīšiem, ja redz, viņiem pat bremžu nav, viņi kā ieminās tā jāmauc, nav variantu. Tā kā, jā, un bremzē tā lecot nost no velas. Nē, viņi sīt apakaļ, tur tā, baigi smalkā padarīšana. Es vienreiz pamēģināju, ka arī kājas salauzt. Nurēdz. Šitāds tās lietas. Bet brīvgaids, tu sīt apakaļ vienkārši. Es zinu, ka nav brīvgaids. Tur ir cietās. Tur ir tāds tesiens pa kārtiem. Skaidrs, vaušiem jāaudzina ir visās paudzēs. Vaušiem tu teici? Mēs neatbalstam velospēdus bez bremzēm. Bet es atbalstītu ideju, ka ir veloceliņi bišķi vairāk tomēr arī. Jo tu pārbrauc pār no Teikas līdz VF tiltam, līdz gaisa pārvadām un tad ko? Beidzās. Paldies. Bet infrastruktūra, zin, tāda ir tāda interesanta lieta. Tur arī tie cipari, tās nulīcais komatiem arī ļoti no svāra, zin kā. Nav tik vienkārši. Klau, man ļoti interesē vēl viena sadaļa, kas, kā mēs zinām, ir tā teikt tiešā sakarā ar CSDD, un tā ir visa, tā teikt, es pat teiktu, visa mūsu motorizētā gandrīz vēsture. Mēs, protams, runājam par Rīgas, tā teikt, piķernieku trasi, tādu Rīgas motoru simbolu, es pat teiktu, Birtņienieku sporta komplekso bāzi un par Rīgas motoru muzeju. Par cik muzejs tagad ir CSDD paspārnēs stāsti, tad, kādas ir tās pārmaiņas, kas ir gaidāms, es kaut kur pa austu galam dzirdēs, tās pārmaiņas būs diezgan iespaidīgas. Muzejs un trasta šogad iet zem vienas zīmes, un tas ir rekonstrukcija. Wow. Sākam ar muzeju. Tātad. Varēs tehnisko iziet. Sākam ar muzeju, tātad no 15. aprīļa steidzieties līdz 15. aprīlim apmeklēt muzeju. Jāpiebilst, ka arī lieldienās strādā muzejs visas dienas, un no 15. aprīļa muzejs cieti, bet tas nenozīmē, ka ar atsevišķiem muzeja eksponātiem nevarēs iepazīties. Tas muzejs pārvietojas uz pagaidu mītni, tā būs Katlakānā. Informāciju sabiedrībai sniegsim, ekskursijas bērniem nodrošināsim, arī citiem interesantiem, un tā kā muzejs apmēram pēc pusotra gada pēc rekonstrukcijas atgriezīsies jaunā kvalitātē turpat pie Biķernieku trases. Pagaid, labi, bet tu teici ne tikai muzejs, bet arī Biķernieku trase dosies rekonstrukcijā, un kad tad tas notiks, jo taču tur mači vēl paredzēt, kas tik vēl nē? Biķernieku trase strādās aktīvi līdz septembra beigām. Bet līdz septembra bet pirms sezonas uzsākšanas mēs vēl gribam, jūs zināt, start finiša māja ir. Jā, tā ir ļoti skaisti. Luksafora arī skaisti uzstādīt. Mēs vēl šogad pirms sezonas sākuma domājam pa apmeklētājiem, tātad tribīnes, sēdvietas, ērtākas, tīras, protams. Domājam par labierīcībām, cilvēki, lai ērti justos trasē. Arī bezvada internets ir, tu var sekot sacensību rezultātiem. Apskaņošana, gaismas, tas viss būs sezonas sākumā, un tad uz sezonas beigām, septembra beigās varēs trasi ciet, un tad trasē sāksies rekonstrukcija, un ilgi gaidītā daļa trases būs tātad asfalta seguma maiņa. Beidzot! Jā, cerēsim, ka nebūs šķēršļi un ka mēs to varēsim sākt, jo mēs Biķernieku trasu uzskatām kompleksi par kultūru vēsturisku pieminekli, un līdz ar to mūsu uzdevums ir saglabāt trasi, nevis ļauties kaut kā, ļauties, kad asfalts pilnībā sabruks, un tad, neviens vairs pie mums nebrauks. Tad mūsu atbildība ir tomēr, lai sacensības notiek un tā. Bet, ko mēs gribējām teikt, kad trases noslodze šo sezonu ir ļoti liela. Var teikt tā, mēs skatījāmies pirmdienās, velo
jauniebraucēji. Otrdien, ceturtdien automoto šoseja. Trešdienās ir velosipēdi jau lielie sportisti. Piekdienās sākas gatavošanās sacensībām, sestdienas, svētdienas, viss ir rezervēts jau sacensībām. Un šitā tas ir katru nedēļu? Jā, nu tā izskatās, ka pa vakariem jau ir rezervēta trase, aizņemt, vai nu daļa trases vai visa trase, kā brauc velosipēdisti, tad, protams, pilnībā trase nav slēgta, ja brauc automoto, tad trase ir slēgta. Un tad brīvdienās, visas brīvdienas ir aizņemtas un visās brīvdienās būs sacensības. Tā kā trase sāk pamazām kļūt rentablāka. Jā. Noslodze ir liela, bet mēs joprojām arī uzskatām, ka sabiedrībai arī šī trase ir atvērta. Un līdz ar to mājaslapā operatīvi būs tiks sniegta informācija, kurā brīdī tā trase ir vaļā. Parastajiem, kā teikt, gājējiem, nojotājiem, velosipēdistiem, skrituļotājiem, kas viss pie mums ir peldētājiem galā. Un kurā laikā sacensības. Tieši tā, noteikti arī, kuros datumos, kad būs sacensības, kas būs lielākās sacensības, tas viss būs pieejams internetā. Varbūt pasaki mūsu klausītājiem tās mājaslapas, tās vietas, kur mēs varam iet un meklēt to informāciju. Trases adrese ir bksb.lv un motormuzejs.lv, un visu mēs stāstam arī CSDD mājaslapā, tātad www.csdd.lv. Redz, ko vienkārši tāda informācija faktiski garām paskatīt, viņai nav iespējams. Sociālajos portālos arī visi esam aktīvi un sniedzam operatīvu informāciju par to, kas notiek. Es saku, mīļie, plānojam tos barbekju un izbraucienus ar laivām nedēļas vidū, lai sestdien, svētdien var mākt uz biķerniekiem skatīties gonkas, just līdzi un galā vēl arī bezmaksas Wi-Fi internetā rezultātus čekot. Vienot sakot, mums ir skaidrs, ka viss notiek. Starp citu, viena lieta, ko nepajautāja, cik ilgi plānojās biķernieku trases rekonstrukcija ar domu, ka, ja viņi sāks nākamā gada šī gada beigās atvainot, tad pa ziemu jau nebūs tā, ka paspēs visu to asfaltu nomainīt. Droši vien, kad nākamās sezonas sākums bišķiņi nobīdīsies. Redzēsim, kāda būs ziema. Tagad jau arī mums pirmās sacensības ir drifts 20. aprīlī. Bet, ja turpinās, tad knapi būs vēl ledus vēl dokos. Slēpotāji ir nobraukuši cietu ledu un tur... Tiem drifteriem nav nekāda vaina, viņiem iedod rallī lielās nāgals, viņi tā pārsmāt vaļā. Viņiem nav visa trase vajadzīga. Viņi pa kalniņiem, kā teikt, kur vislēnāk ledus, tas posms viņiem nevajag, bet... tā, gaidam, ka kusīs sniegs nost un ka varēs... Super, varēs laist vaļā. Ko, Ieva, milzīgs tev paldies par šiem jaunumiem, tiešām novērtējam un tiekamies trasē, tiekamies uz ceļiem un novēl, starp citu, gan tev, gan visiem mums vēl patīkamāku statistiku gada beigās. Jā, paldies un nāciet uz muzeju, vēl ir laiks. Līdz aprīļa vidū. Vess Motors un Toyota piedāvā 101. Rūts. Kā Egon mums iet? Kā mums iet tev? Ļoti labi. Mums ir tik labi rūts, ne? Šodien labi rūcamā diena. Pavasara pirmais rūciens, tas ir tik skaisti. Mēs sākām šī gada pirmo rūcienu, kad visi vēl gulēja, mēs jau runājām ēterā. Tā kā baigi forši, man patīk. Pavasara pirmais rūciens izklausās pēc skaķa. Senior! Senior! Kā viņam diez iet, kā domā? Es domāju, ka arī tikpat labi, bet šeit būtu foršāk. Bet viņam būtu vēl labāk, ja viņš būtu šeit. Nē, klausies, senior, ja tu dzirdi un tu vēl paspēji. Tu vēl vari paspēt. Kaut vai čau visiem pateikt. Atbrauc, pasaka visiem čau. Tā pusstundu reāli. Tieši tā. 7 vakarā tagad. Laižam tālāk. Rūts. Mēs rudens pusē šeit pie mums studijā runājam tā kā par jauna veida, bet tas gandrīz sanāca tā kā viss vecais ir, viss jaunais ir labi aizmirsts vecais, un ne, bet tā tur mums gandrīz sanāca, respektīvi par jaunu veida standarta automobīļu sacensību formātu, kas būtu, ļoti nepieciešams, teikt, starposms starp amatieru sacensībām, un, tur, kur čāļi brauc ar to, ar ko viņi var pabraukt, teiksim tā, un rallija sprintu, kur jau tomēr ir nopietnāks tas līmenis, un daudz no rallija sprintistiem brauc arī lielo ralli, tā kā, tur viss tā kā vajag. Tas ir izaudzis, par tādu nopietnu ralliju. Toreiz, atvainojos, tika piesaukts gan Igaunijas pāraugs, kur Rāho rallija, Tautas rallijas, tāda lieta eksistēja jau diezgan ilgus gadus un ļoti veiksmīgi. Atcerējāmies to, ka nemaz netik sen, ap 2005. Gadu pie mums šādas sacensības bija. Šodien ir tā dīvaina sajūta, Jūra, man jāsaka godīgi, ir kā beidzot kaut kas jauns sāks, bet sajūta ir tāda, ka tas pats vienu aizmirstais atkal notiek. Tā sajūta ir patīkama, zinot to, ka es pats tajā laikā ar tiem mini rallijiem, ja tiem daudz rallijiem ir nosauc, viņas kā grib pats vēl ar viņiem ņēmos un brauc ar standartu žigulīti toreiz un skrūvēja ķīlē, man tā sajūta tiešām ir ļoti dīvaina. Bet kā ir patiesībā? Mēs uzzināsim no LAV standarta automobīļu komisijas vadītāja Jūra Mūrnieka. Čau, Jūri!
Labvakar. Prieks tev redzēt šovakar šeit. Beidzot, tad jaunais aizmirstais sacensību formāts, viņš ir gatavs startēt, un kā tas notiks? Viņš ir gatavs startēt, tātad nolēmām, kad būs 11. maijā. Tur arī paredzēts ir supersprint posms, 4. Kāpēc nolēmām, kad vajadzētu startēt 11. maijā? Tāpēc, kad tas būtu tāds labs grūdienis visam tam uz priekšu un uzaicināti diezgan pieredzējuši organizatori. Tā kā, turpmāk arī būs vairāk tie organizatori, ies pa visu Latviju, viss tas, gan Liepājā, gan Jēkabpilī, gan Gulbenē. Okay. Varbūt vēl kāds pievienosies, jā, bet šo mēs gribējām tieši, lai nebūtu ļoti tālu. Tātad, ir nolēmts 11. maijs, un visam jānotiek. Atpakaļ ceļu nav. Tātad šis vecais jaunais, jeb otrādīs, rulēsies, domāju. Būs viss tā kā vajag. Darba pilnas rokas par tiem pieredzējušiem organizatoriem. Man tiešām prieks dzirdēt, kad vīri jau ar tā teikt kārtīgi stāži ir ņēmušies pie tās lietas. Tas priecē. Starp citu, es atceros, ka tika solīts pagājušajā gadā, līdz 2013. gadam kādu vienu paraugu posmu vismaz uztaisīt, lai tā tauta saprot, kas tad tas īsti būs. Kas tur īsti nesanāca un kāpēc tas posms nenotika? Iznāca tā, ka tas, kas bija iecerēts, laika apstākļi neļauj, jo ļoti daudz lietus bija, dubļi bija, un tās trasītes, kas bija iecerēts, viņas nebija tā riktīgi braucamas. Tāpēc arī tā atlikām, domājām, ka tomēr ziemā palaidīsim mēs, bet ziema bija feina, bet nepalaidām, tā sanāca. Skaidrs, labi, pārceļās no 11. maija, tas taisni forši, īstenībā pirms lielā rallija sezonas, tātad vasaras sezonas sākuma, tādā nevis finiša, bet starta taisnē mēs esam, īstenībā godīgi, cerība noteikti ir. Šāds pasākums, protams, nevar, kā mēs visi saprotam, palikt bez nosaukuma. Standarta automobīļu komisija bija izsludinājusi konkursu par labāko nosaukumu, un, cik es saprotu, jūri konkurss ir noslēdzies. Jā, konkurss ir noslēdzies, un tiešām negaidīt liela interese bija. Bija vairāk kā 50 nosaukumu piedāvāti. 50 gabali? Jā. Un pēc tam dažādi? Dažādi. 50 dažādi? Protams, 50 dažādi bija. Sveiciens senioram. Sveiciens senioram. Bez manis sākāt, jā, bez manis. Vilciens, es atvainojos, vilciens. Sākam no sākuma, jā? Zin kā to vilcienu ir, jā? Viņš attiet, attiet. Viss kārtībā. Do Tallina daliko. Ko, klab? Tā kā, paturpināt par to nosaukumu, tātad tiešām padomēs sēdējām, bija ko palauzīt galvas, bet nezinu, kāpēc vairākumam tomēr iekrita šis vecais jaunais nosaukums. Un tad runājām tā, kad principā vecais kuģis jau nebija nogrimis. Viņš vienkārši bija tā uztūnēts, ka neko nevar izdarīt. Tagad jāmeklē jauns kuģis, un tas nosaukums ir ļoti labs. Tagad sagatavojam caucu, intriga ir uzkurināta, ja Egons būtu uzlicis fanfāras, tad mēs būtu tur jau tātad beidzot ir pienācis. Jā, pīkstē. Un tātad, jaunā standarta automobīļu sacensību formāta nosaukums ir Mini rallijs. Tā kā lielais, bet mini, tāpēc, ka brauc ar standarta vāģiem, mini, tāpēc, ka trasi īsāka, jā. Mums patīk, šitā doma ir laba. Klau, teikšu uzreiz pavisam atklāt, oriģināli, es domāju, ka oriģināli sakā, tu dodu. Ļoti oriģināli, glāvnāja redka. Tas tā kā tajā Krievu filmā, jā. Es saprotu, mums ir arī konkursu uzvarētājs. Neaizmirsīsim to, ka šo te versiju bija iesūtījis cilvēks, kurš bija ilgi sēdējis un prātojis par šo te jauno formātu. Iespējams pats ir gribējis braukt, jo galā galvenā balva, mēs visi zinām, bija tātad dalība šajā pirmajā posmā absolūti bez maksas. Un tā, mums ir konkursu uzvarētājs. Jūri, lūdzu. Tātad, kā mēs arī solījām šo pirmo dalību bez maksas, tātad uzvarētājs ir Ervins Žgirskis, jā. Aplaudējam tiešām. Aplausi Ervinām.
parādīsim. Mums pat certifikāts ir mini rallija autora īpašniekam, mini certifikāts par mini autora tiesībām. Super. Ervīna, labvakar pirmkārtām sveicināt studijā. Beidzot, arī tu esi ticis pie vārdu, beidzot arī mikrofonu Egons tev ir ieslēdz, tā ka tagad tu vari pateikt čau visiem. Čau visiem. Čau. Klau, nāc tagad stāsti tā pavisam atklāt godīgi, cik ilgi tu domāji par šo te nosaukumu, par šo ralliju, vispār par to formātu un kā tev vienāds prātā šāds mini rallijs? Nebija tā, ka es baigi ilgi domāt. Aha. Pa lielam tas viss sākās jau kaut kāds 9 gadus atpakaļ. Uzbraucām mini ralliju ar tikko būvētu mašīnu. Bišķi sanāca pabraukt un tas viss arī beidzās. Tā mašīna vairs neatbilda tur tiem noteikumiem un tā tālāk. Un tā tas viss glabājās un pēkšņi bija tāda iespēja, kur viņi ir. Super. Cik saprotu, vismaz cik zinu, pareizāk sakot, pats esi vistiešākajā veidā saistīts ar rallija lietām, tehnikām, skruvēšanu vispār jau, bet vai tu pats arī kopš tā laika kaut ko uzbrauc, kā tu pats saki, piedalies kaut kādās standarta gonkās vai citās? Tas nav tā, ka līdzi. Tad sanāk, ka tagad šitās gonkas būs pēc ilgiem laikiem tavs tāds comeback, tāds atgriešanās rallija. Jā. Super, šitas dēļ. Seniors vai grib runāt? Es ļoti gribu, es esmu nocieties Gogolā, no Tallinas es iegāju Gogolā. Bet mums ir komplektā, godīgi sakot, tev ir vēl viena dāvana, jā, pie tam, nepavisam nemaza, dažādā ziņā, jā. Tev komplektā nāk klāt arī stūrmans. Super. Bet pie tam nevis vienkārši stūrmans, bet ļoti pieredzējis stūrmans, jā. Dāmas un kungs, tā tāda automobīļa rallija, es teikšu korifejs, Itārs Siliņš. Labvakar visiem. Jā, es pamēģināšu vispār uzskaitīt, ko tad labi Itārs ir sastrādājis par šiem gadiem rallijā. Sākot jau no 1999. gada, viņš ir vairāk kā 26 reizes uzkāpis uz godi piedestālu dažādiem pakāpieniem. 2004. gada čempions kopā ar Māru Freibergu tieši mini rallijā no standarta komisijas ir saņēmis godarakstu par jauno road klases braucēju apmācību. Vispār tā ir tiešām atzinība. Tā skaitā arī savu dēlu Ainārs, kurš arī ir ievests šajā te visā. Piedalījies vairākos rallijos kā road klases organizators, un no šī gada ir arī standarta automobiļu komisijas padomes loceklis. Tātad, Ervīn, tu saproti, jā, ka šī ir vēl labāka dāvana par to pirmo, jā, kā tu saproti. Bet jautājums ir Itāram, jā, kā tev vispār uz tādu zinām avantūru pierunāja šajā ziņā? Tur ilgi nebija jāpierunā. Tu tagad pionieris, jā, vienmēr gatavs? Nē, es vienmēr esmu gatavs palīdzēt. Kur jau no federācijas bija jau godraksts. Te ir cilvēks, kas vēlās vēl vienreiz pamēģināt, kāpēc ne? Jāpalīdz, jāievelk iekšā. Mēs tikai būsim ieguvēji. Ēnkuru mugurā. Lielāko ēnkuru. Klausies, Itāri, jautājums par vienu citu lietu patiesībā. Tu esi gan startējis ar vairākiem pilotiem, tagad jautājums tāds pēc ilgāka pārtraukuma. Kā tas būs piekāpt? Ar daudziem. Es taču zinu, ka ar daudziem, bet kā tas būs atkal piekāpt jaunām pilotam blakām, pie tām ar tavu pieredzi un zinot, ka šitam galvenais būs pedāli tūdē metāli, jā? Pie tam šitās gonkas, cik es saprotu, arī būs tāds, ka ļaus tomēr izskrieties tiem pušiem, neskatoties to, ka mašīna standarta. Kā tu jūties ap šito faktu? Forši. Saku vienkārši forši. To es saprotu, tas ir tīrs adrenalīna cilvēks, tur nav jautājums. Viņš jau bija pieradināts jau, ka viņām ir šī ziņā pilnīgi vienalga. Seniors man pieredzināja pie adrenalīna. Kāpēc es vienmēr tas vainīgais? Kāpēc es? Jo man arī ievilk iekšā visā šī pasākumā. Ok, lai jaunizceptajai ekipāžai tad izdodas ne tikai šis pirmais rallijs, bet arī pārējie ralliji, lai jaunajam sacensību formātam ir ilgs mūžs, protams, jā, lai daudz dalībnieku, tas ir pats galvenais, manuprāt, un lai standarta automobiļu komisija šādā veidā vēl izaudzina daudz jaunos rallistus. Lai veicas, un mēs, protams, jums ziņosim. Paldies. Lai veicās. Atā. Vess Motors un Toyota piedāvā 101. Rūts. Labi, kamēr veči saskaņo versijas, kā saka, jā, vienojās, par ko mēs rūksim. Rūciens, jā, ir sācies, pēdējais sprints, 101. rūts un esam gatavi uz starta. Vienmēr ir forši, ir iepriecinoši to, ka parādās jaunas lietas, jauni pasākumi, notikumi galā. Un vēl foršāk ir tad, kad tas ir saistīts ar ko? Ar motoru sporta lietām. Vienmēr. Un šāds jauns pasākums tieši tagad top, un jūs, cienījamie klausītāji un skatītāji, pavisam drīz varēsiet to ievērtēt. Šodien esam aicinājuši studijā Juri Vītoliņu,
Un ko tad Juris ir izdomājis, dabūjis gatavu? Protams, jautāsim viņam pašam. Labvakar, Juri! Čau, čau! Sveiki! Nu, es laikam tomēr varētu nosaukt to par pasākumu, jeb vēl labāk tiešām, kā es teicu, notikumu. Ja? Stāsti, kas tas ir? Jā, tieši tā. Stāsti. Pirmo gadu sadarbībā ar Latvijas Motosporta federāciju un Latvijas Automobiļu federāciju rīkojam automotosporta izstādi, kurā tiks pārstāvēts praktiski visas automotosporta disciplīnas, labākie klubi, sportisti. Un vienmēr sakot, tas ir notikums. Pārunāt motoru. Sporta kompleksa pārstāve arī būs sacensību organizatori, kas varēs jebkuram interesantam izstāstīt, kur kas notiksies, kādas sacensības, kur biļetes varēs nopirkt, kādām cenām, kas piedalīsies. Tātad tikai, teiksim, pašamdīt kādu mašīnu, bet arī uzzināt, kur var vispār braukt. Šī ir vide, kur pilnībā viss automotosports un cilvēks atnākot uz šo pasākumu iegūst pilnībā visu. Vienu vietu, Klau, bet kā radās ideja par šādu izstādi un kāpēc šādu izstādi? Izstādes ir daudz dažādas lērums un par mašīnas tēmām un vispār nesāksim, cik viņas ir. Kāda radās šitā doma? Tāpēc, ka automotosports ir ļoti liela industrijā un tai noteikti ir jāstartē atsevišķi. Ir ļoti daudz fani, ir ļoti daudz komandas, ļoti daudz sportisti un to mēs, tas ir jārāda kopā. Citiem variem sākot, pamest to sportistu apakšā zem jauniem, spīdīgiem vāģiem, kaut kādā auto izstādē nav īstā ģēla. Tu to beidzot saprati? Vai vāģi pazūda, vai arī sportisti pazūda. Vai ne? Tu to beidzot cilvēkiem mazāk interesē. Šeit cilvēks netērējot laiku var atnākt, viņš var iepazīties ar speedwayu, ar enduro, ar ralliju, ar šoseju. Arī tā skaitā atvest savu dēlu, teiksim, iepazīstināt ar šo disciplīnu, kā ar, teiksim, pieteikties uz kartingu, kur cik tas izmaksā. Jā, to visu konkrēt uz vietas. To visu uz vietas komandas vadītāji izstāstīs. Vai tu vari nosaukt arī kādu, tādu, teiksim, varbūt zināmāko mums visiem, teiksim, kas būs šajā izstādē? Kas piedalās? Tas būs. Sakārdini tagad mūsu tos klausītājus. Karolīna Štāla ar Radikālu. Rusa Baltika Team prezentēs pirmo šosejas mašīnu. Midžets. Tāds jaunums. Kas no rallija? Rallijas. Kas no rallija būs? Okartem, Aivisegli. Autošosei. Kārlis Kifrovs jaunu mašīnu prezentēs. Dzinteraplis. No Drifter, protams, tur būs biezās lānī, tas ir vairāk skaidrs, jā? Drifts, jā, pārstāvēta viss pro klase būs. Viņiem skonto halē, čista rovna uz pusēm, jā, te Drifter, te pārējie. Jā, viņiem ļoti liels gabaliņš. Juri, jautājums, teiksim, varbūt no tādas puses, ka mums ir skaidrs skatītājiem nenormāli fantastika mašīna, sportisti turpat uz vietas, arī speedways no Daugavpils. Yes, beidzot. Tie ir īstie džeki. Šāds, lai, teiksim, aizbraukt uz Daugavpilu, cilvēkiem nav resursi, arī slinkums vai kaut kā tā. Te viņi var atnākt, paskatīties reikums. Un pēc tam aizbraukt uz Daugavpilu. Jā, arī aizbraukt uz Daugavpilu. Šogad arī pasaules čempionāts. Jā, tieši tā, tur ir interesanti. Jā, Klau, par tiem organizatoriem, varbūt par sacensību organizatoriem un sportisti, tas ir skaidrs biezās lānī. Kā ar tiem sacensību organizatoriem, kas būs tās sacensības, kurām, mēs, nezinu, varēsim Raimondam Rokšam pieiet klāt, klausies, kā ir ar talsiem, kur biļets varēs nopirkt Raimīgi? Tieši tā, arī Raimonds Strauks būs, arī jaunie drag race organizatori būs, kas arī reklamēs sacensības un stāstīs par dalībniekiem, kur un kas notiks, dalīs bukletes, konkursus. Iespējams, varbūt varēs vinēt arī kaut kādas biļetes. Es saprotu, Juri, ka tas ir, teiksim, skatītājiem interesanti, skatītājiem faniem tas viss ir superīgi vienkārši, bet ko tas dod sportistiem? No tā popularitāte. Tas ir ļoti spēcīgs marketinga resurs, kā popularizēt sevi. Teiksim, motocross, kur viņš var redzēt Rīgā? Nekur. Šeit ir mocis, smūgs, sportisti var atbraukt, izlikt moci, iedot augurās, sabildēties tik vajag. Plus arī mēdīju uzmanība ļoti liela. Mēdījiem arī nav jābrauk kā uz Liepāju saldu un Daugavpili. Viņi var atbraukt šeit un visus satikt, nointervēt, sabildēt.
Jā, man tāpēc arī Jurim īstenībā bija jautājums, vai varēs arī izgāzt, bet tad es sapratu vienu lietu, izgāzt mīļie var sācensībās. Šī tas ir domāts, tad, kad jūs atnāk un vajagā to sportistu apsies, tu viņu vāģi vēl ielūriet iekšā, jo Google arī zinu ļoti daudz man paziņas, kad atnāk uz to pašu dragreisu vēl kaut ko, viņi nostājās tajās trībīnēs biķenijos. Wow! Ir baigi forši. Bet tā pašā laikā, tā kārtīgi iepazīt to drifta vāģi un tiešām pasīties, kas viņam zem tā kapota ir. Ne katram ir tāda izdevība, vai ne? Baigi labā lieta. Klau, jautājums varbūt... Arī, teiksim, sportistiem viņi var prezentēt savas jaunās mašīnas tehniku vai uzlabot vai kā. Arī pie reizes arī savus atbalstītājus pasaukt, jā. Parādīt, ka māk arī ritēm noskrūvēt un uzlīt apakaļ. Viņas grūti, teiksim, dabūt trasē vai kur, bet šeit no rīt līdz vakaram, jebkurā laikā var cilvēks atnākt un, teiksim, paskatīties, kuras tā naudu esmu ieguldījis. Tieši tā. Tu esi plānojis šo... Vai uz manas tās mašīnas ir tā uzlīma un tā. Čekings, jā. Tu esi plānojis šo pasākumu kā tādu ikgadēju pasākumu, vai tas ir vienreizes notikums? Redzēsim atsaucības cilvēku. Protams, jā. Kad ilgadēji. Es arī ļoti ceru. Plāns. Bet tu esi paņēmis līdz arī uz studiju vienu no šī pasākuma dalībniekiem. Jā? Studijā mums ir viens no Latvijas labākajiem drifteriem, es domāju, spečukiem pat, jā. Jānis Eglīte. Nāc, Jāni, nāc par mani. Čau, labvakar. Tev vispār bija tā baigi jāpierunā piedalīties tā izstādē? Nē, vienkārši bija tāds uzaicinājums. Domāju, kāpēc ne? Nekas tajā laikā nebija ieplānots un kāpēc ne? Aizbraukt nolikt savu autiņu, lai viss pastāst, kas tur ir izdarīts. Šī, cik saprotu, nav tava pirmā izstāde, kurā tu esi piedalījies. Tā ir pat pirmā izstāde. Ir Gāņā laikam. Nopietni. Tad tev būs pat pirmā iespēja kārtīgi pazīmēties, parādīt, kas pa ko. Jauns krāsojums, starp citu, cik saprotu, tavam dritvāģim arī ir. Ir, jā, nedaudz nomainījis krāsu. Nedaudz, jā. Nedaudz. Jo daļa mašīna ir palikuši tajā pašā krāsā. Skaidrs. Klau, par to krāsojumu runāt, starp citu, es te pamanīju, bišķiņ es apskādēs to jauno krāsojumu un nekur citur, kā ASFA motors šaunu pat Lietuvā, bet, pirmā kārtā, ja mēs esam seniori un visiem Rūdas lasītājiem gribam apsveikt tevi ar 3. vietu Lietuvā, tādā, es teikšu, tādā īstu vīru trasē, betonu tur skrēja virsū un ne pa jokam. Kā tev vispār patika tur un kā tev pašam liekas tāds sezonas iesākums, tādu 3. vietu īstenībā baigi forši? Nav nevaina, protams, jā. Vispār tas uzaicinājums arī tika no lietuviešiem piedāvāts man aizbraukt uz pirmo pirmsezonas gonku. Protams, likās, kas būs ar mašīnu, vai būs kārtībā vai nebūs. Protams, iepriekšējās pāris dienas viss tika gatavs, lai tā mašīna varētu labi iztīties tajā arēnā. Pēdējā nakts, protams. Protams, pēdējā nakts, kā vienmēr tas notiekās. Un neko, aizbraucām. Ļoti interesanti. Sākumā piebrauc pie arēnas, visi ārpus arēnas krāmē nostās mašīnas, tāda baigā burzmas, poļi sabraukuši, visi trēlerīšiem stāv, viss notiekās, atverās lielie arēnas vārti, jābrauc iekšā, un kur tu brauks iekšā zem tribīnēm. Vispār pirmo reizi tā praktiski zem tribīnēm bija iekšā, arēnā lielā, arēna apmēram tikpat liela kā arēna Rīga. Kaut kas tāds mēram. Tad mums ir kur augt vēl arī. Un viss, jā, tieši tā. Un viss servis parks bija zem tribīnēs, iekštāpā. Un tad tur viss tāds aromāts un viss apakšā tā pilnīgi tā savādāk. Bija riepas montēja, viss tur padās, kā brauc tā čīks, tur tas gludais betons ir. Jā. Aha. Un tā kā bija baigi interesanti. Ar vietu nebija baigi daudz vietu arēnā. Tā, ka tu varbūt sēdi tribīnēs, steigās tur lejā baigā rūma, bet, kad tu tur izēji ar mašīnu, izbrauc ārā, tu skaties, nevēlni tai vietai tur nesanāk. Nekas vairāk astotnieciņš tur arī nesanāca. Vai hoķi biežāk uzspēlēt, sajūties to laukumu vēl bāk? Varbūt, jā. Žinas, vai tu arī kā dabūt šajā izstādē, varbūt arī kādu saulīt uzgriezīs, domā, vismaz saulīt var uzgriezt, nevar, neko vispār. Klausies, tu tur esi pilnīgi tāds, tas pasmago jau. Var sarunāt vienīgais, kad braucot projām, kad izstādi beigsies, izbraukšu ārā. Nav ko zaudēt. Tā kā jūs neatļās, tad uzgriezīs vienu saulīt, nečā nepamanīs. Un pēc tam pateikt, piedod, man saslīdēja, zin kā, tu Kāda tev plāna šogad vispār? Varbūt, ka tu, es saprotu, noteikti Latvijas čemps, es skaidrs nezinu un tā tālāk, bet varbūt kaut kur ārpusē kaut kur uz to pašu Poliju tu paspēks kaut kur. Tie plāni jau visādi, protams, tie plāni vienmēr atkarīgi ir no iespējām un no finansēm, kas ir dots, jo tā arī ir, Plāni ir lieli, plāni gribās braukt visu kaut kur, bet tāpēc par pamatu tiks likts arī tas pats Latvijas čempionāts un Austrumēropas čempionāts, kurš es uzskatu ir ļoti nopietns čempionāts ar ļoti interesantām trasēm un dažādās valstīs, un arī konkurence ir pietiekami nopietna tur, kur katru gadu aug. Tā kā es domāju, ka brauksim to Austrumēropas čempionātu, droši vien arī Nezu, kas Rīgā būs, un arī Somijā un Igaunijā jaunajā trasē. Kur ļoti interesanti būs redzēt, skatīties, ko Igauni arī ir pa ziemu izdarījuši tajā trasē.
ātrumu lielsolās, tur būtu ap 170 km/h. Mums jau bija 145, tas jau man liekas kosmos. Tas ir tas, kas vajadzīgs. Jā, no te jūs drīz varēsiet mierīgi pēc šitā varēsiet mierīgi uz Jeņķiem braukt, tas ir skaidrs. Klausies, Egli, paldies tev par komentāriem, par pasākumu Lietuvā un par to, ka tu būsi šo sestdienu tur Skonto halē. Mēs noteikti tiksimies, es arī kādā autogrāfu cerams dabūšu, bet vēl viens cilvēks tūlīt dabūs divas biļetes. Ko, Juri, ir pienācis tas brīdis, kad uz šo te pirmo tavu pasākumu mēs izspēlējam tādu te konkursu. Un es pateikšu jums īstenībā, mīļie, jūs nezinājāt, bet uz šajā konkursā patiesībā diezgan viegli var tikt pie tām biļetēm vienam dēļ. Juris tika aizņemts ar pasākumu organizēšanu, viņš atskrien uz studiju un saka, man nav jautājumu. Un tad mums te notika tāds mazs tops, mēs vienkārši metājām idejas, domājām tos jautājumus, un beigās izkristalizējās, ka šis jautājums patiesībā ir gan viegls, gan maz nav tik viegls. Nu tad klausieties, tagad man... Uvertīri bija baigā. Jā, baigā. Es nezvanītu. Īsāk sakot, divas biļetes tavs, ja atbildēs pareizi uz šādu jautājumu. Nu ko? Jautājums ir, cik ātrumu jeb tātad pārnesumu ātrumkārbā ir moto speedway motociklam? Tātad, cik pārnesumu ir speedway mocim? Man ir 3 atbilžu varianti. 1, 2 vai 3. Tālāk studijā 6722 gaidām zvanītāji un esam sagaidījuši. Čau! Kas mums ir sazvanījis? Autopilots mums ir sazvanījis. Nu ko, autopilots uzliec savu vāģu uz autopilotu un tagad saki man lūdzu, es kādreiz vispār speedway mocim sēdējis mugurā? Baigi gribētos, bet nav sanācis. Nē, tad man redzējis, tu noteikti redzi, kā viņi raugu vaļā tai startā bēšana, vai ne? Nezinu, kas ar to sajūgt tajā brīdī tur noteikti, bet skaidrs ir viens. Nu, gaņģi viņam ir. Jautājums, cik tie gaņģi tai speedway mocī tur ir? Nu, lai būtu 3. 3 gaņģi. Tu domā tā, ka viņš parauj vaļā, tas pirmais plēsiens, tad viņš pārmetās un tā, ka krāmē pirmajā līkumā, tad ir 3. gaņģis. Tad ir pavēlu jau, tad ir sen pavēlu. 3. Piedod autopilotu, nāksies tev šodien bez biļetēm uz mājām aiztūrēt, piedod autopilotu sievu vai draudzene. Mums ir nākamais zvadītājs, halo, labvakar. Sveiki, Kaspars. Čau, Kaspar. Sveiks, Eglīte. Čau, Eglīte arī rāda tev čau, priecīgs. Kaspars sveicina tev. Viņam nav ausis uz ausīm, viņš nedzird. Čau, Kaspar. Klausies, jautājums, Kaspar, tev tāds, tu atšķirībā no autopilota esi sēdējis uz speedway moču mugurā? Nu, nē, esmu gan nē. Ar nēs, bet es skaties tos mačus kādreiz. Nu, ir redzēts, jā. Ir redzēts. Un kā tev liekas, cik gāņi? Mēs noskatījām, ka 3 gāņu točina viņam nav. Nu, es domāju, ka 1. Domā, ka viens. Tā sāk tā moči. Tad tu esi redzējis, ka viņi sākumā skrūvēja, to sajūdziņu, tur piš, piedeldē, ops, un tā kā palaiž vaļā, tad tikai gāzes grīdā un vairāk nelaiž vaļā. Man tā liekas, jā. Jo viņam jau nav arī kad pārslēgt, un, protams, Kaspar, viens gāņis ir speedway mocim. Apsveicām, nu ko? Nenoliec klausuli, 2 biļetes tavā īpašumā uz Ready to Race šajā nedēļas nogalē Skonto halē. Būs rītīgi foršs pasākums. Nu ko? Ja, bet Juri atgādīja varbūt vēlreiz to, tad vēlreiz cikos, kad, kur un kā tas viss sākās no rīta. Lai īsumā vēlreiz to visu dzirdētu. Šo sestdienu, 23. martā, no 10. rītā līdz 7. vakarā, visi automotosportisti ikvienu gaidīs Skonto halē. Super! Un pateicoties Rīgas domas atbalstam, visiem skolniekiem uz izstādi brīva. Šito tu pataupīji pašai pēdējai rozīņai. Super, nu skolēni un viņu vecāki dzirdēja. Būs arī mazajiem mocīši, kartingi, tā kā nāciet skatīties. Un varbūt tās arī kādu kartiņu paņemsiet uz mājām. Ideāli. Okay. Nu, ko, paldies, Jūri, tev par šo informāciju. Paldies, Eglītei. Redzam, visi tiekamies mēs šajā sestdienas nogalē. Tad visi ceļi ved uz Skonto halli. Tur jau neko nepieliknāt. Tur nav arī kur vest. Kur tas aizbrauks? Vairs nekur. Pavasars it kā teorētiski tu dzirdēji. Ir iestājies šodien. Kāds ezers varbūt. Tu dzirdēji, šodien tehniskais pavasars. Tehniskais pavasars. Oficiālais. Man patīk, tas oficiālais pavasars šodien ir iestājies. Tikai viņš pats to vēl nezina. Ko, mīļie, mēs jums novēlam tā teikt silti. Lai jums ir silti, lai labi rūc, un mēs jums tiekamies nākamā nedēļa trešdien, 7:00 vakarā. Šai pašā vietā, šai pašā laikā. Čau!